Labdien! Šodien pagatavosim vecmāmiņas iecienīto kartupeļu sacepumu ar malto gaļu. Priekš tā mums būs nepieciešami burkāni, sīpoli, kartupeļi, tomātiņi un bumbieris. Sāksim ar kartupeļu mazgāšanu. Tīrs kartupeļs. Mana omi kartupeļus mazgājot vienmēr dziedāja dziesmiņu. Mazgāju kartupeļus, patīk man, kartupeļi tīri labi gan. Viņai ļoti patīk dziedāt par dārziņiem. Es viņai teicu, ka es viņai varu uztaisīt kontu SoundCloudā, bet viņa man teica, lai es labāk parušinu viņas dobas. Bet nepārprotiet, tur nav nekāds eifemisms. Viņa tiešām dobas vajadzēja rušināt. Bet nu labi, atpakaļ pie tiem dārziņiem. Turpināsim ar kartupeļu biezeni. Es reiz biju armijā, un man diezgan bieži nācās tur mizot, bet arī diezgan bieži nācās dabūt pa mizu. Bet pavisam iespējams, ka tas kaut kādā mērā saistās arī ar to, ko mēs darām šodien. Bumbieris, kartupeļs bumbieris. Man mizot godīgs, ko nepārāk patīk, bet tā esmu dzirdējis, ka diezgan labi sanāk. Varbūt esmu to no vecmāmiņas iemantojis. Varbūt arī nē. Tātad šī recepte ir paredzēta precīzi 2 personām. Sākam ar to, ka sagriežam kartupeļus plānās šķelītēs un pēc tam salmiņos. Un tālāk mēs ņemam burkānu. Sagriežam to vienmērīgās, plānās dēviņās. Gandrīz tāpat kā cīsiņi. Tikai burkānu. Lūk, šis jau sāk izskatīties pēc sautējuma. Un tālāk ņemam mūsu mīksto, kraukšķīgo sīpoli. Vienmērīgi sagriežam to, tāpat kā māma tos griez. Katru dienu pirms skolas. Un griežot ingveru, ir jāņem vērā arī Maillard reakcija, kas ir ķīmiska reakcija starp aminoskābēm un ogļhidrātiem, kas parasti norisinās, karsējot pārtikas produktus. Un visbeidzot, gurķis. Garšo kartupeli. Garšo kartupeli. Lai panāktu vēlamo rezultātu, mums vajag daudz eļas. Un pavisam nedaudz sāls. Un tad bēram mūsu dārznišu iekšā panā. Un tad uz karstām pēdām visu to samaisam. Tāpat kā maisīja man prātu man bijusi sieva. Cept kartupeļus ir kā mīlēt sievieti. Tu tā kā uzlej eļu, tad tu tā kā pamesē. Bet to visu vajag darīt izjusti, ar dvēseli. Tā ir kā tu būtu vidusskolā ar savu pirmo draudzeni, un tu gribi parādīt, tieši kāds vīrietis tu esi. Un tad pieliekam pavisam nedaudz piparu. Vai ne? Kā viņš tā fokus izdara tikai augšā? Nu, beidzot mēs esam pie finiša taisnes. Kartupeļu bieznīca ar malto gaļu. Izdekorējam šķīvīti, salējam dzērienus un baudam. Sijā baltur er majonēze Frances Provence. Un tagad salējam dzērienus. Un tagad salējam dzērienus. Un tagad salējam. Un tagad salējam dzērienus. Martīnī.
balīt vienmēr labāk ar martīni.